kopā taisījām ar Daci Vilni viņu. Uztaisījām ļoti ātrā tempā uz to Alunāna jubileju, jo tad bija nolēmts rādīt jaunāko dramaturģiju, ko profesionāli teātri neņem tā, kas tur jauni autori uzrakstījuši. Un šī autori ir Vigita Pumpure, skolotāja, viņa strādā Vilcē. Un viņi uzrakstīs šo te kaimiņu būšanu kā farsiņu. Manuprāt, izdevies viņš ir, tāpēc, ka visi farsa likumības ir ievērotas. Manā sapratnē ļoti labi ievērotas tās ir. Nu, un viņš strādājās labi. Ir jāpiestrādā, jāiztur tas farsa ritms un viss, kas tur ir vajadzīgs. Tā kā, es domāju, mēs to izdarījām. Nu, saki, ko gribi, bet dēlu viņa labu izaudzinājusi. Apkārt nevandās. Savu mēriņu arī ieraud tikai par retām. Inteliģents. Kur tad viņam tā inteligence? Nu, avīzi, lai taču lasa. Tu neko nelasi. Cietu Paulis. Man jau nav smadzeņu. Kopš agras bērnības ar mušu pletni izklapētas. Par maz daudzīju. Tāpēc tāds lamzaks esi iznācis. Es tā skatos, tu te dažus sludinājumus esi apvilcis. Vai, to jau memmīte. Maz bērnus gribot. Tu pasaulī, kur te novais mazbērnus? Kas tad tu domā, ka man vairs nevar? Ka es vairs nevaru? Nē, es jau neko. Par tevi jau es neko. Jūs taču zināt to pasaku par sarkangalvīti? Es būšu ilgs. Prasiet. Cik ir pulkstenis? Tu ne jau to. Prasiet, kāpēc? Nē, es nevarēšu. Varēsiet. Pieveriet acis, iejūtīties. Ne, teiksim tā, tā smalki sakot, man patīk pārvaldīt situāciju. Pārzināt, kas notiek kaimiņu istabā. Savukārt kaimiņu istabai patīk novērot, kas manā istabā notiek. Ar vārdu sakot, mēs pat nekaujamies, bet mēs viens otru, mēs zinām, ko no rīta mēs esam brokastīs ēdušas un tā tālāk. Man tavs dēls. Bet viņš jau manā istabā tad dzīvo. Nu, caur to tev tomēr taču tās atslēgas caurums ir svarīgs. Nu, tā mēs vienu otru caur atslēgas caurumu tā kā afaktējam. Mājās. Avīzi lasa, nevar traucēt. Nu, ko tu tur labu raksta? Mēs iepazīšanās sludinājumu studējam, meklējam kārtīgu cilvēku. Krietnu meiti jau mūsu pagastā, paldies Dievam, grūti atrast. Nu jā. Nu tad tu, Valdiņa, bet tu avīzi izlasīsi. Ienes man arī. Es ar kādu kārtīgu cilvēku pameklēšu. Ziemās vakar jau tādi vērsi un gari. Nu tad vakar. Tā līdz vēlākam. Tu redzēji, vai tā rīkojas godīgs cilvēks. Raustī to priekši, raustī, vaļā ciet. Nerīki, trauki, nobeigsies vēl. Loma ir skaista, pidelīga. Var izdauzīties. Tāds smejams, dumšs gabaliņš. Pārpratumiem un visādām lietām, gribēšanu, negribēšanu, precēšanos, tādām lietām. Kas jūs tur esiet? Es esmu Voldemārs Sirsniņš, vecpuisis. Galīgi ne, bet gribās. Liks Pauris jau tā teikt, bet uz tā meitenē, vairāk uz kaimiņieni jau velk, tomēr kopā tur īvējās un tā. Memmīte stingra, tomēr vīrieša cilvēks. Iedzer meita. Pēc šitiem plikiem vārdiem kas muti jāizskalo no grēka. Ašikā nebūs līdās. Vajadzēja riktīgu šnavu. Kārtīgu? Vecpuišu ballīti, ko? Nē, paklausies, vaigo, un tu esi zvērts. Ko tik ilgi? Sildīt vai puļķenēt? Nē, un es tev savu kortelīti. Klausies, bet ir jau vecpuišu ballīti. Tad jau vajag
Meitenes. Meitenes nebūtu slikti, bet... Kas nu būs, bet darīt jau viņš darīs. Vai tad kāds par maz ir? Un tu arī uz tiem plikiem vīriešiem skatījies? Tikai caur puķēm. Uz to jau tā tieši nemaz nevarēja paskrīties. Iekšā viss sagriezās otrādi. Tie jau vairs nebija nekādi taureņi vēdrā, bet gan kaut kas lielāks. Tad tā arī ģērbās nost, nu tā, plikot. Nē, tas bija tā smalki. Zeķis kājās jau palika. Un cepures arī. Tagad jau tās brīvās attiecības. Eju, kur gribu, nāku, kad gribu, es no tevis neko negribu, un tu no manis neko negaidi. Nu, pilnīgi nekādas atbildības. Vai zirnīklīts? Tu skrien, kukainīt nes laimīti. Nu, tiši, nu, ka tu nedabūni labu, tu man taki bijuši gadījumi. Jā. Šajā saulainajā dienā mēs esam sapulcējušies šeit, šajā zālē, lai 3 jaunas zvaigznes iemirdzētos pie debesīm. 3 jaunas ģimenes. Tas būs kā demografisks komētas sprādziens. Tā būs kā cerība visu tautas nākotnei. Cerība, ka pēc gadsimta mēs būsim 3 miljoni, nevis 300 000. Visas Latvijas jaunieši, šeit jums ir vislabākais piemērs, ka ne dzīve grēkā, bet laimīgā, likumīgā laulībā.